augsts zemenēs ir rudens. Tāpēc, kā pie jums ir atnācis šis burvīgais laiks. Tad es šodien gribēju parādīt, ko es daru ar zemenēm savā vienkāršajā siltumnīcā. Tātad mums šī ir tāda vienkārša eksperimentāla siltumnīca. Jā, polikarbonāts. Šis te ir polikarbonāts. Nav īsti labi. Vasarā bija ļoti karsti. Bet zemenes šeit bija ok. Tātad auga mums maisos. Kūdra substrāta maisos. Es stādīju tātad konteineru stādus. Kaut ko līdzīgi kā šis, tikai bija labāk. Šis man ir tāds, ko paturēt rokā. Kā piemērs. Tātad es viņu stādīju kūdras maisos. Šķirnes šeit bija vidēji agras šķirnes. Un iestādījām mēs viņas aprīļa vidū. Un visu šo laiku mums atradās viņas šajā siltumnīcā. Laistījām un barojām, izmantojot pilienu laistīšanu. Bet tagad rudenī. Ko darām rudenī? Tātad rudenī un sagatavoju ziemā. Tātad šī siltumnīca ir diezgan, teiksim, slikta, jo šeit ir ātri viņa uzkarst un tikpat ātri viņa atdziest. Tāpēc, ko es daru rudenī, lai man veiksmīgi pārziemotu un sagatavotu šīs te nākošajiem pavasarim. Tātad es paņemu, apgriežu tās lapas, kas man nepatīk. Ja? Ne visas, bet tās, kas man nepatīk. Es viņus apgriežu, saformēju. Ārā ir diezgan vēl silts. Šodien pa nakti bija +8 un pa dienu bija +12. Tātad, principā, es viņas pagājušo nedēļu vēlreiz, tātad 3. reizi nomēsloju ar kālija mēsliem, tautā saukto sarkano kristalonu, un šodien es papildus viņus vēl mēģināšu salaistīt, tad es paņemu vienkāršu leikānu un šādi vienkārši par lapām salaistu, lai šis substrāts būtu tik slapšs un vai tik mitrs, ka spiežot nāk ārā ūdens. Tādā stingri piespiežam, un šis mitrums ir vajadzīgs. Tātad siltumnīcā ļoti svarīgi, lai šīs zemenes neiekalst un lai tas mitrums būtu maksimāli daudz. Nevar būt mitrums pa maz. Nevar būt mitrums pa daudz. Mitrums var būt tikai vienīgi par maz. Tā kā es vēl visticamāk, kad decembrī un janvāra vidū skatīšos, vai nevajag vēl papildināt. Ja ārā būs saulainas dienas, tad siltumnīcā temperatūra var būt arī virs +5, un visticamāk vajadzēs papildināt, lai viņas neiekalstu. Lūk, tad es viņas šādi sagatavoju, kārtīgi aplaistu, un atstāju mierā, nepiesēdzu, lapas visas negriežu, nepiesēdzu, un šādi te atstāju mierā līdz marta sākumam. Marta sākumā mēs modināsim viņas, sāksim likt augstāk, lai būtu augstāk no zemes, un jau sāksim domāt par nākošo sezonu.